Kādu dzīves stilu tu vari atļauties, kad tev ir pizzerija? Nu, maza pizzerija, bet reāli. 2 kvadrāti pa sotagu, vai? Man tā sava schēma tur jau ir. Blin, es vienkārši kaut ko 200 kg svētu. Ir bijis ar nazi reāli man pašam saskarties arī. Jā? Jo redzies jau maziņš esmu. Man ir, teiksim... Tu tāds paliels? Es tā liels, jā! Tu esi bijis armijā? Es nē. Nē, tu gribētu? Skaties, viņš netur un pats izkrat ārā un ēt no galda. Kur tas Slaviks palika? Kāds man sagras ar Slaviku? Nē, nu kā tev? Kas tad vispār ir svēts? Kas vispār ir svēts, ja tu vari iet un tur teikt? Kā tas var būt tevi 36,000 sekotāji TikTokā? Un tev pēdējais pasūtījums bija 3. Es zinu, kas ir. Tas ir tikai labi. Bet es raudāšu. Nē, tas ir reāli labi. Un tagad tu esi nofiltrēts, tev nav jāslēpjas, esi atklāts un zināts. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas plūs kā uguns liesmas liet. Dāmas un kungi, šis ir podcasts Nofiltrēts. Pie mums ir ciemos Aivis no Brīvdienu pizzas. Jo. Nu čau, Aivi vispār. Nu čau. Kā tev iet vispār? Kā tev iet? Nu visādi tālu ceļu brauc speciāli pie tevis. No gulbens, ja? Nu jā. Tu vari atspiesties uz tāds iespriņas. Tu taisi muguriņu, visas tev stundas sēdies, tagad taisi muguriņu. Tā kā es jau tik esmu atsēdējies, ka jau gribās kustēties visu laiku. Pastāsti man reāli, tev biznesa ir Rīgā, Jā. bet dzīvo tu gulbenē. Nu jā. Nu kādā veidā? Nu tas pavisam vienkārši. Tātad, kad ir mana maiņa, tad brauc uz Rīgu. Un kad ir tava maiņa? Nu, kad ir maiņu grafiks. Nu pagaidi, kuras funkcijas tu pildi reāli savā biznesā? Nu kā, es pildu tātad apkopējs, ja? Nu, kad vajag būt, tas jau logiski. Ākritumus iznesu, remontdarbus, celtnieka darbus, ja? Nu visu pilnu santehniķa, tālāk elektriķis arī, protams, jāmāk arī visas lietas. Nu jā, un vēl paralēli pizzas jāmāk cept, jā, un tur mīklu taisīt un tādas lietas. Bet, principā, kā... Cik tu bieži esi Rīgā? Reizi nedēļā vismaz esmu. Reizi nedēļā? Vismaz. Tas nav tik traki. Es domāju, ka tu katru otro dienu Nē, brauc ja es uz Rīgu atbraucu, es arī palieku te Rīgā pa nakti. Kur tu paliec? Vienai meitenei man dod dzīvokli, tur Vācārī. Wow. Jā. Kas tu vienu meiteni klausies? Vai, vecīt. Klausies, tev ir kaut kāda ideja, kāpēc es vispār tevi paaicināju? Gan jau kaut ko papļāpāt. Es tā pieļauju domu. Papļāpāt, jā, podcasts jau tāpēc ir domāts, lai mēs papļāpātu, bet pirmkārt, tu man droši var uzdot arī mani jautājums, ja? Jā, šitā nav intervija, jā? Nu labi, tā. Ne tagad, pagaidi, klausies tālāk noteikums, jā. Vienkārši tas, ka tu man droši var arī kaut ko jautāt, nav tā, ka es šeit tevi intervēju tikai, jā. Bet galvenokārt, kāpēc es tevi paaicināju, tāpēc, ka jā, pirmkārt pa Brīvdienu pizzu. Reāli vecīt, tā ir man mīļākā pizza, man ir jāuzzina vairāk, ja? Ir jāuzzina vairāk, kas tur ir iekšā, ja? Kas tur slēpjās aiz tā visa biznesa, ja? Tas ir viens. Otrs ir, pa TikToku parunāsim. Vispār tur kā tev iet, kā man iet, kā visiem tur iet un uz ko Latvija ved, uz kādu brainrotu, ja? Tralalēro, tralalā un tā. Un tad jau atlikušais vienkārši, kā saka, pa dzīvīt, vispār kā iet un tā. Bet tu pateiksi, ka tas drīkst runāt? Nē. Principā, tu tikai sēdi un es, principā, runāšu visu laiku. Tu jau ideāli. Principā, man jau man bija jēga braukt. Ļoti laba jēga. Ideāli. Es tev paaicināju, lai man kāds paklausītos, jo man neviens neklausās. Bet šitas kā pirmais tavs, sanāk pirmais, jā? Šitā ir pirmā sērija. Un es tu galvenais viesis. Tad tu izstāstīji, kur tu tādas stilīgas mēbeles ņēmi. Es, kā ienācu pirmais, jau ieraudzīju, bļēns, likās, wow, krūtā, afigenā. Ērti, jā? Jā, vispār. Bet vienīgi jautājums, kāpēc tu izvēlējies to krēslu, tev ir mīkstāks, a man ir cietāks? Kā tu zini, kurš ir cietāks? Es jau pārbaudīju ar roku speciāli pirms tam, jā. Tad vienkārši, lai tu neesi izlepis. Bet, skaties par... Bet ciemiņiem parasti dot labāko, kāpēc? Bet tas ir labāks. Nē, es tev pārbaudīju. Tā ir gaunas lieta. Labi, bet skaties, tas ir pirmais sponsors. Šitais te, jā? Šitais, jā, N1 Home. O. Jā.
Stilīgi ar skoču uzlīmēji. Viss production, tu man tagad izgāzīs visu. Nu, nē, skatītāji skatīsies, viņi jau būs jau redzējuši to, ka tur N1 Home design mēbeles par Bet pilsētu. ļoti skaisti tas tiešām. Jā, šitas galds ir no N1 Home, šitas galds no N1 Home, šitie krēsli, kur mēs sēžam, šitā lampa. Tas viss no N1 Home design mēbeles par pilsētu. Bet ļoti skaisti. Man patīk. Vajadzēs paskatīt. Mazbudžeta raidījumu nosponsorēja, tu prikiņ. Savādāk man bija tikai, principā, tukšs tāpa plikdirs. Tas bija tas, ko es sāku. Redz, kā reiz es tagad remontiņus taisu Gulbenē tur mājā. Man kā reiz mēbelītes vajadzēs. Samuķīs kaut ko. Es aizlikšu redzi. Tu viņa picu sabaro vienkārši. Jā. Bet viņi no manis nav ņēmuši picu. Tu jau nezini. Es zinu visus klientus. Jā, kurš ir īpašnieks? Nē, es zinu visus klientus. Viņi uzreiz, uz kurieni vetes apskatās. Jā, redz. Es adresi pieņemu. Tad tev ir neapgūts klients vēl. Tev jau viss iespējas. Jā, vajadzēs apstrādāt viņu. Tā, ja viens skatās, jāsūta brīvdiena pizza. Reko, Aivs mainīs picu pret mēbelēm. Jā, starp citu, mēs varam sarunāt vispārīgi. Jums tur darba tusiņš un vēl. Cik gadus tu to picu vedīs, lai apspēlītu? Pagad darba tusiņā īstenībā. Tur aiziet aptuveni 20-30 pizzas. Cik cilvēki? Tas ir divi tā domāju? Jā, protams. Taču, lai mēnesī varētu ēst. Jā. Bet, starp citu, par to picu sākumā reāli, to picu, jo tiešām tas ir reāli, bez diršanas, tiešām reāli tavu picu, tu pats zini, ka es reāli pa laikam sūtu un sūtītu vēl vairāk, ja es nebūtu jau apvēlies, un, kā saka, paldies tev, ka es esmu apvēlies arī, un tā, bet nenormāli labi pici, Johaidī, man jautājums tev, biznes Rīgā, tu brauc no Gulbenes, jā? Cik tev vispār tajā komandā, cik tev tu cilvēki ir? Tev ir viens cepējs, viens braucējs, un tad tu vai tur vēl kāds ir? Sanāk, maiņā 2 cilvēki ir. Viens cepējs un viens šoferīts. Un viss. Un viss, jā? Un viss, jā. Tā ir komanda visā. Ok, labi. Vairāk nevajag, kā sakās. Un tu no sākta gala, tu visu laiku jau esi reāli. Tev pizzerija Rīgā, bet tu visu laiku... Nē. Es Gulbeni tikai esmu no šī gada augustā. Tā visu laiku es biju Rīgā dzīvoju. Tad tagad tev tās, pārgājis uz šitādu režīmu. Jā, pārvācos, teiksim, uz mierīgāku dzīvesveidu. Foršāk. Tā man gribējās dzīvot savādā bišķiņā. Jā. Labi, karoči. Labi, bet zini kā? Sākumā bija tā, ka es viens strādāju. Es pats cepu, pats vedu. Kā jau viss? Bet iedomājies, tu jāslēdz durvis ciet, pizzerija, cilvēki zvana, cik būs, es jau reikinu, es tā izbraucu tās točkas, abraucu, vēl, kamēr es tam uzcepju, un tā atkal nākamais. Tev baigais biznes nesanāk, ne? Bet, ja godīgi, zini, kā sākumā nebija tik daudz pasūtījumu, vispār tur bija, Tu sāki Rīgā reāli? Jā, Rīgā. Pats nosaukums brīvdienu pizza, tas ir tāpēc, ka tu sākumā brīvdienās tikai tirgoji, jā? Tāda arī bija tā doma? Jā, sanāk, es strādāju pamatdarbu. Algotu darbu. Jā. Un piekdienas vakari, sestdienas, svētdienā brīvdiena pizzā. Jā. Un tā mauc, un es sāku visu kaut ko tur mēģināt. Protams, pieredze nebija ēdināšana, nav pavāra izglītība, visu pats. Bet es jau pirms tam sanāk to mīklas recepti, kāpēc man tik garšīgi jau esmu apguvu pirms tam jau. Sanāk, tad bija kaut kādi 12 gadi, tagad plus vēl tagad, sanāk kaut kādi jau 18 gadi mīklas receptē. Tavā, jā, bet viņi tieši tava specifiskā, jā? Jā, tur ir tava nianse, knifiņi man ir pārdomāts, lai, teiksim, cilvēkam izraisītu to bišķiņu to sajūtu, ka tā ir, tāda forša, mīkla tāda, lai būtu starp to cieto un starp mīksto, lai tur kopā tas balans un tajā pašā laikā, lai viņi arī nākamā dienā būtu un aiznākamā dienā ēdama. Jā, to es arī pamanīju. Tur ir tā knifies, tāpēc saku, es viņu tiešām ļoti daudz gadus izkopēs arī testēju ar tām gatavām. Ja sākumā gāja, protams, cauri. Tu sākumā vienkārši pirki? Mājās. Lidlā pirki vienkārši tās saldētās. Lidlā vēl nebija. Nē, Lidlā vēl saldētās uzcep un dev, normāli bizīts iet. Nē, tas mājās, es saku. Mājās sanāk priekš sevis cepu. Es katru svētdienu cepu pizzas, man bija tāda tradīcija. Un tā daudzu gadu garumā. Un tā es eksperimentēju gan ar, skatījos sastāvu, jau gatavā mīklām pizzu. Gan arī es pirku tur itāļu, visādas tur ir amerikāņu, ir visāda veidu tās jaukumas, arī ja citu valstu es braucu, pirku, skatījos. Un tā es testēju, skatījos, tā tālāk. Un tad, ideja bija galvenā uztaisīt tādu produktu, kas man pašam garšo. Lai man kā ir normāli? Man ļoti joprojām garšo. Cik es šodien pat apēdu.
Picu, jā? Nē, gabaliņu vienu picas. Vienu gabaliņu. Jo es biju pie viena, teiksim, drauga ciemos, viņš pasūtīja picu, un es uz beigām paspēju pirms tevis braukt tāpēc gabaliņu. Viņš pasūtīja picu no tevis? Jā. Un tu, viņš pasūtīja picu no tevis, tu viņam aizved un paņem gabalu. Vot es atvainojos, ne? Nē. Bet ja tik garšīgi ir, kāpēc atteikties? Nē, protams. Lieku reizi uzēs gardu piciņu. Vēl viņam pasaka viņam, lai viņš pasūt vēl, lai to vēl uzēs. Atpakaļ ceļā braucot uzmanīšanu. Bet labi, karoči, brīvdien pici, jā. Cik ilgi jau darbojas brīvdien pici? Būs 6. gads. 6. gads. Jā, būs 6 gadi. Ok. Nu, Jā, un Gulbenē cik ilgi tu esi? 4 mēneši. 4 mēneši? Jā. Tad tu visu laiku reāli, tu Rīgā arī biji, tu tagad Rīgā. esi pārgājis tādā Tagad, režīmā, jā. tu braukā. Ok, skaidrs. Nu, un kā iet brīvdien picē? Normāli, viss, kā saka, ok? Kā pa kalniem. Jā? Kā vienmēr. Ir dienas, ka tiešām, iet uz augšu, ir dienas, kad uz leju. Bet, jā, tāda ir tā biznesa problēma. Vai ēdināšana, vai nezinu, jo redzies jau maziņš esmu. Man ir, teiksim... Tu tāds paliels izskatās. Es tā liels, bet pizzerija maziņa. Okay. Jo tur sanāk, redzi, kur ir galvenā problēma, ir tamī, ka tu nevari... Tie apjomi tā kā? Jā, apjomu paņemt lielu, tāpēc, ka tā telpa ir ierobežota arī gan ar elektrības jaudu. Es nevaru pat 2 krāsnes pieslēgt. Un man sit ārā, un ja es gribu pārvilkt, man nāktos ieguldīt 18,000 aptuveni, tur viss jāpārbūvē. Un man tas ir ļoti tāds dārgs pasākums, un tāpēc ir viena krāsniņa, 2 stāvos sanāk, un tāpēc ir tā. Jā, tas jau baigi, priekš tāds, ēdienu ražotnes, var ne, tas jau maz. Zina, divām, tev viņš vienkārši visu laiku jākurina, lai kaut kas tev tur sanāk. Viņas visu laiku arī kurās. Jā, un daudz droši vien domā, ieliec vēl, izraut uz krēslas ārā, ieliec vēl 2-3, vai ne? Un paņem vēl cepējs, vai ne? Bet redz, tas jaudas jautājums, vai ne? Vienkārši. Jā, jo redzi, man arī es mēģināju, biju arī ar kebabiem. Kebabi, tad vēl bija fritēšana, un tad sanāca, ka frī kartupeļi, kebabi, un tas nevilka. Un atkal tas elektrība. Jā, un tad es atmetu frī kartupeļus, atstāju kebabu pīcu, un tad es sapratu pats, ka realitātē pavilkt tos 2, tad vajadzētu viņiem papildus cilvēku, un man tad nebūtu rentabli, jo nevar pavilkt. Tur es jau izreikināju, un tas, ka kebabi man bija lieli, viņi svēra kilogramu, un maksāja sākumā kilogramīgs kebabs bija, nesamelot, 5,80, 5,90. Tas jau vispār... Un cilvēki sūdzēs, ka pat daudz gaļas viņiem iekšā bija. Vai kaut kāds... Es pat biju reāli aizmirst, ka tu biji tie kebabi. Bija tāds ietīts, tik daudz ietīm, ka nevarēja normāli aiztīt. Viņš sanāk tik jaudīgs bija. Un bija daži gudrinieki paprasa, teiksim, papildus, tur saliec visu to, es saku aiztīt, nekas, un pēc tam uzfilmē anti-reklāmu. Skaties, viņš netur un pats izskrat ārā un ēt no galda. Un iztir no folija. Kā, tu ēd folijā? Ne jau to izskratīs un tā ēdīs. Un pēc tam teikt, bļāvins, viņš netur, kas tā par huiņu liekas? Seriozna, tu duraks esi tā, gribās parādīt, ņem tev kā parādīt, tur jau kā kebabs pareizi. Jā, instrukcija. Katrā kebabiņā tu papīrīti instrukciju iepini iekšā. Bet labi, karoči, ok, un tad sanāk, ja tev nebūtu ierobežojumi, tu domā, būtu jau izaudzis visu šo tēmu, jā? Kāds reāli ir plāns? Tev ir plānčiks tagad Rīgā kaut kur vēl atvērt? Vai, jā, es skatos Pārdaugavas pusi, jo man tā nāk... Un pārklāt tev vajag, vai ne? Jo tu esi vienā pusē. Jā, jo redzi, tas sanāk, jo man arī Imanta sūta bieži. Zolitūda arī tur babīte, piņķi sūta. Bet viņiem dārga piegāde, tāpēc viņi tik bieži nesūta. Jā, man arī kurjeris tad aiziet, tad man ir arī papildus tā kurjeris, es varu pieslēgt, man tur savu schēma tur jau ir. Bet, un ja es būtu Pārdaugavas pusē, tad būtu baigi perfekti. Reāli. Jā, vajag reāli pārklāt, vai ne? Bet nevaru telpu atrast, starp citu, ja kāds skatās video un ir telpa Pārdaugavā normālu ciparu. Pārdaugavā telpas ir kāda vai pizzerija? Visus tad... Točnā, uzreiz malcam vaļā un uzreiz tika, cik tu sotakas gatavs maksāt pa īri? Cik mēs sakam? To sarunās. Tur jau no kvadrātmetriem, no vietas... 2 kvadrāti pa sotaku, vai? 2 kvadrāti? Ar visiem indiešiem.
Nē, mums indiešu nav, diemžēl. Pagaid, pizzerijā. ja kāds tev piedāvās telpas, bet tur dzīvo 2 indieši, tā ir problēma vai nav? Ir. Tā ir problēma. Nu, okay, tad protams. to piefiksējiet. Jā, ka Ročs nepiedāvā telpas, kurās dzīvo jau indieši. Nu, ne tikai indieši, jebkurš kā dzīvo. Tu te jau kā rasismu aizgāji. Nē, kāpēc? Nu, Nē, tieši tā. Nu. Nē, vienalga, kāds tur dzīvo, tas nedara. Nu, kroči, viņš taču visu laiku picas ēstu no manis ir tie, kas tur dzīvotu. Nu, paļabom, jā, baigi neizdarīt izlasās. Jā. Bet, kroči, nav tā, ka tu esi tur savā komforta zonā, ka tev vienkārši nekas neinteresē tā, bet reāli, nu, čisti būs tev iespējas, tu mēģinās kaut ko tā kā, nu, atvērt vēl vienu lokāciju. Viennozīmīgi, uzreiz mauktu. Okay. Protams, riskiet un darītu, kā sakās. Nākošais jautājums, Karoči, kā vienkārši, man liekas, ja man būtu savu pizzeriju, es vienkārši kaut ko 200 kg svērtu. Kā tu vari būt pizzerijas īpašnieks un vienkārši nerīts laika pizzu? Nu, pagaid tā gulbeni tagad palīdz, ne? Tu esi reāli prom pats no savas pizzas, tu nevari dabūt. Nē, kāpēc? Es taču katru nedēļu tāpat esmu Rīgā. Es zinu, kas ir. Nu, Es tagad sapratu to, es redzēju, tev bija TikToks par to, ka ķipa tajā un tajā dienā varēs brīvdienu pizzu dabūt kaut kādā čuhaņā. Jā, gulbenē, sigulda pa ceļām. Jā, un es domāju, ķipa, kāds sakars, vai ne? Un tagad, kad tu pastāsti, ka tu tagad dzīvo un braukā, man tāds, umņiks, jā, viņš vienkārši brauc mājās. Bet tur man ir, es varu izstāstīt, bet tur jau arī slēpjas vēl apakšā ideja tam visam. Es izpētu tirgu. Es skatos reāli, cik man ir interesi, cik liela potenciāla klientu, cik viņi atkārtoti sūta vai nesūta, vai sūta mazpilsētas blakus esošās. Jo es tāpēc vienu daļu braucu caur Madonas pusi, citu reizi caur Siguldas pusi, es mainu maršrutus, taisu to un skatos. Un realitātē es tad jau izdaru secinājumus. Un man jau ir savs plānčiks. Tagad nākamais, kad man... Es braukšu atkal no Rīgas uz senā Gulbenes pusi, es braukšu pat uz Sālūksni. Tad vēl būs balvi pa ceļam un tad tādā veidā. Okay. Un tur man savs plāns, un tad es sapratīšu, kura man tā Latgales tuvā puse būtu. Tu gribi kaut ko tajā galā arī atvērt, ja? Protams. Ok, skaidrs. Nav ko stāvēt. Bet tas jautājums pat ir 200 kg. Nu, kā tu vari nesvērt 200 kg? Nu, labi, mēs abi divi esam tādi bišķi, tādi, kā saka, neesam baigi plānie, ja? Bet, kā tu vari nesvērt, kā tu vispār vari paiet, ja tu esi savu pizzeriju? Kā es varu paiet? Jo es nevarētu paiet, vecīt, ja man būtu pizzerija, es vienkārši ripot. Jo man pizza ir vienkārši mīļākais ēdiens pasaulē. Es varētu pizza ēst, man liekas, brokastīs, pusdienās, vakariņās, vienkārši, ja man nebūtu, ja es nepaliktu resns. Es vienkārši visu laiku ēstu pizzu. Bet zini, kā ir sava gatavotā pizza garšos savādāk? Tur ir, es nevaru izstāstīt, tomēr, ka cits tev pagatavo to pizzu ir garšīgāk, kā tu pats pagatavo. Bet reāli, tu pats pagatavo to pizza. Tādā ziņā? Jā, un ja tev pagatavo to pašu darbinieks, un pilnīgi tāpat izskatās, viss tāpat, pļāns, garšo daudz garšīgāk. Kur prikols ir tāds, tā ir parasti, ka tomēr, kad cits pagatavo, es nevaru izskaidrot, bet kaut kā labāk garšo. Davai, Karoči, tu man nomaliec no tā jautājuma milzīgi daudz reizes, bet man ir vēl citi jautājumi, tā kā... Kā es varu paiet? Nē. Kā tu vienkārši, principā, kā tu vari paiet, un kā tu nesver 200 kg? Kā tu atturies nēst to pizzu vienkārši visu laiku? Tu, ka sēdu visu laiku. Man nav jāturās. Ok, skaidrs. Labi, es sākšu tas īstenībā sēdu parasti. 2 reizes mēnesī sanāk. Tas ir baigi rati, tad jau visādi biežāk. Varētu būt tā. Dažreiz, vienmēr ne. Jā, man ir daži klienti, gandrīz, kas katru reāli dienu ir sūta. Ir bijis, kas sūta 2 nedēļas no vietas, neizlaižot dienu. Tā ir, tu vari man liekas, kā tas iespējams. Tu man zini, ko pasaki, kā tas iespējams? Kā tu vispārībā kaut ko nopelni? Jo neviena pizzerija, neviena ēdnīca neliek tik daudz tur produktus. Es tāpēc arī no tevis laiku sūtu, jo vienkārši jūs tur tā nokrāmēji, ka man liekas, es varu pabarot savu ģimeni, vēl kaimiņus no brokstīm paliks. Reāli, tev ir kaut kāda nenormāls schēmas ar tiem piegādātājiem pa lēto. Tu tur kaut ko sanāk. Kā tu vispār no tā nopelni? Es nekad neesmu sapratis. Tur sanāk, tā pizza reāli sver 2 kg, no tā sastāvā aptuveni... Pagaid 40 centimetri, 2 kg? Jā, pat pāri daudzas. Ej, tu nos! Un no tā tikai mīkla ir 600 grami. Un pārējais tur rēķini ir siers, gaļa, reāli topiņš. Kā tu reāli vispār nopelni? Peļņa tur maza ir īstenībā. Nē, tā, ja pa česnaku, reāli tur nav, tāpēc man nav daudz pizzeriju. Ja tā būtu,
lielākā, teiksim, tur peļņas man organizē. Tici man nebūtu 6 gadi, ka viena picēriņā. Nē, lai gan zin kā ir, man liekas, tieši, ja tev tas uzcenojums ir mazs, tad tieši vajadzētu spiest uz to, ka tev ir vismaz apjoms liels. Zini, atvēr tur, maržina mazi, bet, ķipā, cilvēkiem patīk, cena laba, bet uz apjomu tu pelni. Bet, tad atkal redzi, tad tev darbinieki mainītos. Tā būtu, jā. Man redzi, man ir ilgtermiņš. Man ir cepēja vienai 4 gadi un vienai 3 gadi jau strādā. Kāpēc tu visu laiku meklē cepēju? Tagad ir jaunā cepēja. Man vajag, redzies jau... Papildus tagad? Jā, un tagad ir jaunā cepēja. Sveicieni Rendijai, kas, jā? Sveicieni Rendijai, jā. Jā, viņai strādā no septembra. Ļoti labi. Kā viņai sanāk? Ļoti ātri iemācījies, starp citu 3 dienās sanāk, viss apguva, viss čotka un tā. Ir kaut kādi kaiseki, kā sakās, bet bez tiem nevar, kā sakās, zini. Tas jau kurā jā, un ja ir, teiksim, kaut kāds kaiseks parasti, tā klientu mēs risinām individuāli, vai es viņam uzsaucu, vai, atlaidīt iedotu. Ja kaut kas, bet tas ir normāli. Bet tas jau, zini, kā, bez tā nevar. Kā sakās, galvenais, es jau tos darbiniekus nelamāju, es tāds labs priekšnieks, cenšos. Jā. Ar pātagu nesitu pa muguru vai pa dirsu. Jā. Tāpēc, zini kā, tā, lai tu varētu nelamāties uz tiem darbiniekiem, izdarīsim tagad tā, ja, ka tu tur nebaidies. Palika jau. Nebaidies, mēs saliksim pīkstuļus, ja, bet tu vienkārši tagad, tā, kad tu sakoncentrēsies, ja, tu pasties kamerā, ja, tas ir tajā kamerā, kas ir pa kreisi, ja. Un tu vienkārši izlamājies tā, it kā tev būtu darbinieks sataisījis lielāko ko tu vari iedomāties. Ja? Tā, ka tev tur vienkārši tev tur tāds ieberziens, un tad tu vienkārši nodirsi to kameru, ja? Un tu vienkārši būsi sētais pēc tam. Ja? Tev nevajadzēs patiešām nodirst to Rendiju vai pārējās darbinieces. Ja? Tā izdomā pantiņu, un tad tu bliez. Tur nav jādomā. Tu jau vari maukt, ja? Ieskaties dziļi dvēselē kreisā kameru un mauc, ja? Tā pa sulīgo. Nē, es varu zināt, kā pateikt, Rendī klausies. Aiziet. Tu p***dziec, ko tu p***dziec izdarīsi? Tā labi? Vai nedrīkstēja? Normāli, labi, pieņemsim, viņi tev tagad atbild, ja, un... Viņi atbild, tu p***dzic, beidz d***. Jā, Ej, pats sev savas pīciņas. Jā, viņi tagad... Es tā teikšu, ej, tu d***, es arī iešu cep picas. Un arī aiziet, es cepu picas. Bet īstenībā tā diezgan mīlīgi, vai ne? Normāli. Cilvēkiem, kuri cenšas būt ikdienā normāli, nemaz nav tik viegli kaut kādu tur trako žuldu dabūt ārā. Paliem nebija nemaz tik traki, tas ir viss, ko tu vari paliem, ja? Nē, es gan jau varētu vairāk. Tu te neviens pasies, te viss ir aizgājuši. Ja es uzsprāgtu, gan jau būtu traki. Vai ne tā, ka tev nebūtu jākoncentrē, bet tev būtu reāla situācija? Jā, tad ir savādāk. Zini, ka ar tēvs pasūtījumu, tu vari tikai šitā noimprovizēt, teiksim tā. Jā. Jo tā, par realitātei, ja tu mani izbesītu, tad tu dzirdētu, Nabak nebesī. Labi. Okay. Nē, es Klasi, īstenībā, kamēr mēs esam šajā muļķīgajā tēmā iekšā, man tev vēl uzdevums ir. Pirmkārt, kā tu domā, vispār TikTokā, vai ne? Tu lietas satura, es liekas, tur tu droši var dzert. Tur rinda nav iekšā? Ir, protams. Cheers. Krāna ūdens ir bijām. Kas ir labāks par to? Ne, nav krāna īstenībā, varbūt vēlāk redzēsiet, bet... Varbūt, jā. Tev neliekas, ka īstenībā, TikTokā tu jau redzi, es redzu, ne? Tev neliekas, ka tur ir ritīgi, kad ar tiem cilvēkiem baigi manipulē, ka daudz kas ir reāli, speciāli uztaisīts. Jā, tur taču... Un tieši tas arī izšauj galvenais. Un tas izšauj, jā. Man liekas, kā man tas besī. Paņem nokopē, prosta, viens ārzemnieks izdara, nokopē, un visi kopē. Un viens video aiziet 1000, reāli video. Tas vispār, man liekas, es to cenšos nepraktizēt, uzreiz pasaku. Bet tu piekrīti, ka reāli... Es cenšos nepraktizēt. Bet ir pāris video man arī, nenoliedzu, godīgi saku, arī. Bet ja strādā, kāpēc ne? Man nepatīk pašam. Man nepatīk darīt to, kas pašam īsti nepatīk. Davai, tagad pamēģināsim. Tāpēc, ka tu tagad sāc man atsmērēties, bet īstenībā tas, ko es tev gribu prasīt, ir kaut ko līdzīgi pateikt priekš kameras. Tu sev vispār uzskati par labu aktieru? Tu tāds, labs aktieris esi? Perfekts. Perfekts, jā? Protams. Davai, ka roši tev vajadzēs priekš tās kameras, kur tu tikko Rendiju nodirsi, jā?
Tagad, kad tev būs, pamēģināsim manipulēt ar skatītājiem, ja, un paskatīsimies, vai vienkārši vai noticēs vai ne. Tiem, kas skatīsies podcastu, viņi, protams, redzēs, ko tu te izdarīji, vai ne? Tie, kas dzirdēs tikai izgriezumu, viņi jau nespratīs, no kurienes tas ir nācis. Un skaidrs, un zini, kas tev būs jādara? Es gatavs. Pirmais uzdevums, kas tev būs tagad jādara, ja? Karoči, tev būs tāda drūma, nopietna seja jāskatās tajā kamerā, ja? Un tu saki, brīvdienu pīcis klienti, ja? Ļoti skumjas ziņas. Brīvdienu pīcis ir sastrīdējusies ar savu desas piegādātāju. Un kad principā tu šoreiz ir tādā tu nezini, ko darīt. Lai es sākšu raudāt. Jā, bet tā, lai tu spēj pēc tam atgriezties, jo mums ir vēl par ko runāt. Tā, pilnīgā iznesumā neaizēja. Ja? Tā, tu sāc ar to skaistā kamerā un sāc ar to, ka, brīvdienu pīcis ļoti skumjas ziņas. Šoreiz, man liekas, ir pilnīgā dirsā. Ja? Man reāli ir jums ļoti skumjas ziņas. Es nezinu, kā man jums to pateikt, ar ko iesākt vispār. Bet, ir problēma tāda, ka es sastrīdējos ar savu desas piegādātāju. Es nevaru. Desas piegādātāju sastrīdējos. Un nezinu, kur man tagad ņemt to desu. Nezinu. Ja tu zini kādu labu desas piegādātāju, lai sazinās ar brīvdienu pīci. Gaidīšu. Ok, labi. Labi, jā. Labi. Zini kā, īstenībā man tās no malas spiežo, man liekas, bišķi tā uzspīlēt ir, ne? Bišķiņu vajadzēja. Tā, jā. Es nezinu, vai es laikam, zini kā, man pārāk trenēt acis, es neuzķērtos. Labi. Es neuzķērtos, bet varbūt, kad, patestēsim. Redzēs, varbūt kāds uzrakstīs. Varbūt kāds uzrakstīs, mēs tieši pasties tev e-pasts pilns visu, davai ņem manu desu, jā, man tur onkuls taisa, jā. Otra lieta, jā, baigi garumā nevelkam, jā, līdzīgs plāns kā tam, ja? Šoreiz skaties labajā kamerā, ja? Un saki svarīgas ziņas, no nākamās pirmdienas brīvdienu pīcis pāriet uz suši. Pīca vairs, bet pilnīgā nopietnībā, ja? Pāriesim uz suši, tā kā, paldies, ka bijāt visus šos gadus kopā ar mums, ja? Bet, teiksim, jums ir līdz pirmdienām laiks pasūtīt, jo no pirmdienas būs tikai pici. Suši, jā. Suši. Un tad tev nosauc uz nosaukumus vēl, jā? Īstu veču suši, suši bomba. Labi, sapratu. Okay. Jā, davai malcam. Brīvdiena picai līdz pirmdienai vēl strādā, bet pirmdienu mēs mainām vispār virzienu. No picām uz sušiem. Tātad līdz pirmdienai tu vari pasūtīt vēl picu. Un tad pirmdien būs suši, bomba suši, īstu veču suši, maija suši, tur visādi suši būs. Un tralalēlo, sušainī, šašainie būs. Tāpēc līdz pirmdienai droši sūtat vēl pīcas, un no pirmdienas tad būs suši jau. Gaidat. Šis jau man patīk jau labāk. Šis ir labs, jā. Es jau pat tur sasmējos, ja tu tur teici tu nopietnam jābūt bija. Tu teici kaut ko tur, ko pagāju sušie vai, ko dīvaini tu pateici? Man, principā, es nebiju plānojis tev sabotāžēt, bet es reāli sasmējos. Ko tu tur pateici? Nebūs picas, būs, kurš pateici? Jā, ka pirmdienas suši būs. Bet tu kaut kā tik dīvaini pateici, ka es reāli sasmējos. Labi, pofīgi. Kaut kāds sušie, kaut ko sušīši vai es nezinu. Anyway, ko cilvēki gulbenē vispār dara? Ar ko cilvēki nodarbojas gulbenē? Apūšās, staigā, izbauda dzīvi, nav rindu nekur. Teiksim, ja tev vajag CSDD aiziet, nomainīt tiesības. Gulbenē CSDD? Jā. Man pagājuši 10 gadi bija jāmaina tiesības. Un zini, cik Rudolfs man aizgāja laikā? Es iegāju iekšā precīzi pēc 1 minūtes, jau bija ārā ar jaunajām. Tur ir viens darbinieks vai CSDD? Tas ir tā kā tur vairāki darbinieki. Nē, tur iekšā telpā. Tur viņš ir reāli, ir ēka, ja? Jā, viss numuriņi ir, viss kā vajag. Viss vienā minūtē. Pasi atjaunot. Ticēs vai nē? Arī, pat mazā pusminūte. Iegāju, iedot pasi. Un pats prikols, zini, kā pasi izgatavo, tur cik tur vajag parasti ir, ilgāks laiks, ja?
bez rindas tur 2 nedēļas vai cik ir. Rīgā, es nezinu. Tur, karoči, bija kaut kādās 3 dienās jau zvanīja. Kā šitī Gulberiem viss rītīgi ātri notiek, ja? Nereāli, superīgi. Okay. Vai tā ko cilvēki nodarbojās? Viņas tur kaut kāds biznesa grozās vai? Es teiktu, Buhā vai kā? Nē, nav tik traki. Man liekas, pārsvarā tur daudz ir armīnieku, es teiktu, es tā pamanījis. Tieši armijas cilvēku, tur laikam kaut kādi tie bataļoni. Tur sanāk tajā galā, ja? Jā, tur sanāk. Es esmu redzējis, ka es braucu copītē, es tur skrīveru. Es tos nosaukums vēl neceros. Burta kaut kas tur... Tu esi bijis armijā? Es nē. Nē, tu gribētu? Varētu, jā, kāpēc nē? Tas ir arī, teiksim, nodzītu višņu vēderiņu, disciplīna arī varu tās, iemācītos vairāk sevi kontrolēt. Man liekas, tā ir, teiksim, vīrietim ļoti vajadzīga štelle. It sevišķi jauniešiem sapļakiem daudziem, kuri komentē tikai 6 un 10. Jā, tas ir izstāra. Viņiem tikai kaut kāda iespēja. Jo īpaši komentētājiem visnoderīgāk būtu, jā? Tur toši nav, it sevišķi viņiem. Man liekas, tas toši viņiem vajagā. Vienkārši vajagā. Bet, ja tā prasītu, vai ka mani dēļ ietu armijā un piespiedu, nē, teiktu. Jo tas, kas ir piespiedu, man liekas, tas nav, cool. Jābūt ir brīvai izvēlei. Zini kā, bet tur jau tomēr šobrīd ir tas, kad, piemēram, ja tu tur reizi augstsko un tā tālāk, tu jau vari neiet. Es nezinu tik smalki. Man liekas, ka tā šobrīd bija. Es nezinu, tāpēc es nevaru to komentēt. Jā, bet no tās puses, man liekas, tas ļoti loģiski. Skaties, ja tu, piemēram, tev nav kaut kāds plāns dzīvē, ko tu gribi darīt, sūdus darīt. Vai ne, tad vienkārši... Komentēt mūsus, rakstīt Jā, rakstīt komentāros, vismaz aizēja, dabū kaut kādu disciplīnu, kaut kāda naudiņa būs, vai ne, jauni draugi, un vismaz kaut kāds vērtīgi pavadīts laiks, nebūs kaut kāds tur sapnis, vai ne? Tā kā tādā ziņā, man liekas, nice. Ko es tev gribēju prasīt, kā vispār, tev ar pizzeriju, vai ne? Kā tu teiktu, vispār normāli var nopelnīt? Kādu dzīves stilu tu vari atļauties, kad tev ir pizzerija? Maza pizzerija, bet reāli. Kā tu salīdzinātu? Cik tu pelni salīdzināt ar kaut ko citu? Es salīdzināt varētu, es iepriekš daudz algotus darbus strādājis, es pelnu mazāk. Tu pelni mazāk? Jā. Ko? Kāda tad vispār jēga? Tā ir sirds lieta, Rudolf. Saprot, ir tādas lietas, kas tev dzīvē patīk kaut kas. Un tas jau nav, teiksim, tā, tāpēc es jau ceru, ka būs otrā pizzerija un ka tur varētu labāk, un es gaidu. Nifigosibē? Jā, reāli, es jau arī, kā es tos video filmēju uzņēmumiem, es jau arī daru to, kas man patīk, vai ne? Bet es jau tāpatās tomēr, pelnu vairāk nekā algotā darbā, jo savādāk kāda jēga man to savu tur... dirsu laust, ja es nevaru, nopelnīt. Ne? Man skats nākotnē. Es vienmēr skatos ar skatu nākotnē, kad visam savs laiks uzskatu. Teiksim, arī, ja es agrāk tiešām strādāju arī bez brīvdienām, tagad vismaz kaut kāda brīvdienas ir, es varu arī kaut ko sev veltīt laiku, jo, teiksim, tas arī skats nākotnē, doma atvērš otru, viņa izšaus, aizies un tā tālāk. Un tad arī 3., 4. un beigās sanāk, es, piemēram, varu pa gadu atgūt visu, ko, teiksim, tu nopelnīji 100 gados. Tā arī var notikt. Tāpēc man arī ir jāriskē dzīvē, kā sakās, kaut ko jādara un galvenais darīt tas, kas patīk. Nevis tu darīt, teiksim, mēri sakostiem zobiem, kas tev besī katru dienu, teiksim. Jo zvaniem es esmu visu laiku, gandrīz tikai tagad ir pārdresācija uzlikta, starp citu. Es varu paskatīties, vai kāds zvanīja vai nē. Intereses pēc. Vai ir par šo laiku bijis kāds pasūtījums vai nav. Tā, un pārdresācijas pagaidām nav bijis. Iedomājies, nav neviena pasūtījuma vakarā tagad. Vispār cilvēks par normāli? Kāpēc viņi nesūtīts? Pēdējais pasūtījums šodien man bija 3:30 un pasūtīja uzņēmums. Ko te cilvēki darīja, viņi neēd pits? Nezinu. Nezinu. Tā ir. Un tagad ir arī ielikta maksas reklāma TikTokā man. Tev ir maksas reklāma? Arī izmanto tādus pakalpojumus. Starp citu, es tev gribēju par to TikTok arī prasīt. Cik tev ir kaut kā, cik 36,000 vai kaut kas, cik tev ir? 36,000 ar pusi pat. 36, un vot. Jā, es nevaru izskaidrot, es tāpēc tev teicu, ka tu man jautāji, kā man iet, es tev teicu, šitā un šitā. Vakar, teiksim, gāza riņķī, pilnīgi, principā rinda bija, man liekas, 4 stundas uz priekšu.
Nu, ir tā, dažreiz ir, ka tu pulksten 4 dienā tev jau klientam jāsaka, piedod, viss pilns ir. Viss līdz darba laika 9. Bet iedomājies, bet tas ir rītīgi stulbi. Tas, kad, ķipa, zin kā, tev nav tā, ka tu vienā brīdī tev sasūtīs, piemēram, tur 40 pizzas grib reizē, vai ne? Tu jau viņas, tev nevari apkalpot. Jā, tev vajag to, lai tev ķipa, tas sadalās, lai tev visu laiku ir mēra noslodze, vai ne? Bet tā jau nav. Cilvēks grib to pizzu tad, kad viņš grib, vai ne? Tieši tā. Tas baigi, nu jā, tādā ziņā grūti. Bet varu pateikt, patstāvīgie klienti jau zina. Viņi reāli zina, ka, teiksim, uz vakaru ir rindas, viņi jau zvana pat dienu iepriekš tajā dienā uz laiku, uzreiz sūta. Nu, jau pasūta vakar. Jā, viss, un tā ir. Un tas ir pats smieklīgākais, tie, kas nezin to, un tad, kad grib pasūtīt, es saku, man jau kā pie ārsta visa diena pilna. Un tas ir vispār stulbi, iedomājies, jauns klients grib tevi pamēģināt, un man jāatsaka. Bļēns, tāpēc, ka viss jau ir pilns. Jā, tas un man ir arī tā izreikināts, lai nav pārslodze. Man arī nav dzīvē svarīgākais, teiksim, nokalt darbinieku, ja, ka es varētu tur samaukt. Tā, protams, ka tur non-stops baigais, bet man arī nav mērķis. Jā, vai tādu tempu, ko var noturēt. Nu jā, lai, teiksim, maratons, nevis sprints, jā, lai tas cilvēks nenosprākst. Nu, man arī jārēķina šofera laiks arī, jo, teiksim, martpakalpojumi, ja ņemt papildus, tad atkal, tas ir bišķiņ papildus, vēl dārgāka piegāde. Jā. Pagad, tu vispār esi šeit Boltos vispār? Boltā esmu. Boltā esi? Bet es viņu ļoti reti slēdzu. Kāpēc tā? Iepriekš slēdzu biežāk, tagad, kāpēc es neslēdzu, sanāca kaut kāds Samsung updates atnāca telefonam, jā. Un pēc tā sanāk tā, ka man ir telefons, iemiek, un viņš ir atrubās. What the fuck? Tu, конечно, atrast 5 minūtes, man ir uzlikts jau, ka nav taupīšanas baterijas viņai tai programmai, uzlikts, ka viņu rāda virs programmām. Es jau esmu iegājis tur settingos, visu izdarījis. Karoči tehniski kaut kāda problēma, jā, tāpēc nevar šobrīd. Bet labāk tas otrs? Kas Volts nav, jā? Volta nav. No, kāpēc? Man bija Volts, un tāpēc, ka viņi tikai uz iOS. Man ir Androids, man ir Samsung Galaxy. Un viņiem nav Android. Tikai uz iOS? Jā, ko? Jā. Tā ir? Volts tikai. Tas tieši aplikācija man kā... Tieši kā pārdevēja. Kā kafejnīcai. Bet tas ir tik dīvaini. Man ir Androids, un ja es pieņemu pasūtījumus, teiksim, darbinieki nevar stāvēt pizzerija pieņemt, vai es staigāt ar planšeti, cipa līdzi pieņemt pasūtījumus, un tad sanāk, beigu rezultātā es tā kā menedžēju tos laikus, skatos, lai nav, visiem pēc laika, jo tādu kādu laiku apsomu parasti tā ir, bet, protams, gadās aizķeršanās, jo cits klients var aizskavēt un tā tālāk. Un beigu rezultātā sanāk tā, ka es pieņemu gan to, Voltu es nevaru tādu pieņemt, tāpēc ir nelietoju. Tev nebesi jārā, reāli, tu tos pasūtījumus reāli pats pieņem visu laiku. Vajag to kontroli. Man vienkārši ir bijuši vairāk uzņēmumu, un šitas jau kaut kāds 6. dzīve uzņēmums savs. 5 jau, kā saka, ir... bet bija veiksmīgi tur, jā, bet veiksmīgi likvidēti? Veiksmīgi likvidēti bez parādiem, teiksim tā. Tas arī ir veiksmīgi. Nē, tas īstenībā arī labi, jā. Ka neesi valstī neko parādā, un tā arī. Brīdiena picā arī nav parādu, viss ir samaksāts, kā vajag, kā sakās. Man arī nav parādu. Redzi. Reāli. Jā. Un tā, kā jābūt tai kontrolē, teiksim, cik iziet tie pasūtījumi un tā tālāk, lai saprastu to visu, arī noslodzi. Es saku, tad atsevišķi jābūt cilvēkam. Jā, tas ir viss taisīts ar budžetu, pareizi. Jā. Būtu, teiksim, vai vēl viena lokācija, vai iespēja vairākas tās krāsnes, vai ne? Vairāk pasūtījumu, vairāk pīcis, vairāk atļauties vēl vienu darbinieku. Karoši šobrīd tas īsa atbildi tāds, jo kā var tā mauc, pareizi. Es tāpēc arī saku, ja es pelnītu daudz, tad es varētu arī atļauties. Cik tu pelni tad, reāli, daudz vai nedaudz? Cik salīdzina ar kaut kādu profesiju, nesaka, ka tu precīzi kaut kāds cipars, arī mainās. Loģiski, ka tev savs sijā, tevs laika mainās, bet tu pielīdzinātu sevi kaut kādai profesijai. Tu pelni kā kasieris vai kā apkopējs vai kā skolu. Es jau nezinu, cik kasieri pelna, tur tā lietā. Man liekas, ka kā kur arī. Tā ļoti sūdīgi. Labi, mēs jau nevaram teikt, šis būs jāpīpiņ, es nezinu, kā tur ir to visu. Jā, Labi, neminēsim vairs brandus. Labi, es ņemšu, teiksim, vidēji kasieri, es nezinu, teiksim, kaut kādas, 3 kasiera algas. Tad ir normāli. Jo ir 500, jā? Ko? Alga kasieriem 500. Es taču nezinu. Cik tā ir? Nē, man liekas, ka kaut kādā
ir vairāk, ja viņi tur gāja baigiem tur karogiem. Nu, tāpēc es nezinu, redzot, tur tā problēma. Ja Labi, pofīgi. Bet, nu jā, kā ir tā ir. Labi, nu, reāli, nu, tagad tev sanāk vairāk nopelnīt, kur tu piķi tērē reāli. Mājā gulbenē visu. Visu aiziet gulbeni. Okay. Es, ka ienācu, tur nebija ne elektrība, nu, bija elektrība, bet tāpat tur vajadzēja visu pārtaisīt, vajadzēja vēl papildus vadus tur vilkt un tā tālāk. Tur nebija kanalizācijas, nebija toaletes, nebija ūdens, vispār tad nebija nekā tur. Tev sausā tolete vispār patīk? Jā, nav nevainas, laukos eju bez problēmām, kā sakais. Šie bazarā nav. Tu jau Lotgols, jā? Jā, tāpēc man jau ir, zin kā, es laukos audzis. Es vispār vasaras pārstāvu dzīvoju pa laukiem. Es tāds lauku puika pa sūdiem varēju maukt un govis slaukt, visu darīt. Nē, nopietni, man nebija problēma dzīvē tādā. I tāpēc man ir, laikam, es tā visu viegli uztaru un pofigā, kā sakās, eju un daru, kā sakās. Jā. Klausies, man ir tāds jautājums reāli. Cik tu daudz pats savu TikTok skaties? Tu viņu ražo, tu saturu? Daudz skaties, Davai, kurš ir tavs mīļākais TikTokeris? Mums ir visādi, treši, ir arī labi, ir tādi, kas tev patīk? Arī var saukt arī viens, es varu pateikt, kurš man tagad ir. Topčiks, es viņu arī laivus skatos. Rendijs. Rendijs? Jā. Tas ir praidists? Nezinu. Nu, pagaidi, tas ir tas čals, kas Nē, Rendijs, Džeks ēs gatavo visu laiku. Tad es tādu nemaz nezinu. Es zinu, ka viņam maz sekotāju, tu kaut ko, es nezināju, par kuru tu Rendijs. Ak, Dievs, vecīts, tev varētu. Es sapratu, ka tu praids, bet es sapratu, es nezinu, vai viņš nav. Tas Rendijs, ko es domāju, viņam vēl bija kaut kāds niks, man liekas, kaut kāda vai kas tajā TikTokā. Un tas ir vienkārši, tas ir tāds. Tas ir vienkārši. Tas ir tāds čals ar mazo burti, es tev mošu parādīšu. Es zinu, kārtībā. Tu zini viņu, jā? Sēžu, protams. Šitas te. Lauku sēta taču. Šitas, nu jā, lauku sēta. Jā. Nu, šis tev patīk? Nē. Tu bļāviens, neuzvelc mani. Tāpēc es domāju. Tu dzirdēsi, jā? Jā, nu ko es dzirdēšu, nu? Labi. Nē, karoči, tas Džeksot normāli. Nevis tas tavējais, kurš tev patīk. Man cits Rendijs, normāli Džeks. Viņš reāli taisa forši ēst. Visu kaut ko viņam arī... Pagad, tu teici, tavs Rendijs, viņš teica. Tas ir mans Rendijs, jā. Nu jā, tu jau par viņu padomāji. Skaties, tu par viņu pirmais padomāji. Tātad tas tavs, man ir cits. Rendi, ja tu skaties šo nobloķē mani, lūdzu, vienkārši es negribu tevi redzēt savā dzīvē. Nē, labi, karoči par to Džeku, viņš gatavo vēst, baies čoks, malacis, man patīk, ka viņš taisa, improvizē, iet mauc, karoči. Dai, kas tev vēl patīk no latviešiem tāds? Un tādiem zināmiem. Man zini, kas patīk? Uzbekiņš. Uzbek, zini? Tas tālbraucējs? Jā, tas tālbraucējs. Nē, es gandrīz visus zinu, bet es neskatos viņu arī. Tāpat kā Rendiju, kā tu skaties Rendiju, es nē. Es neskatos. Nē, Uzbeku es arī neskatos. Kas man tāds, ko es tādu vēl skatītos? Es skatos ik pa laikam Juška Padruška, kā viņa ēst gatavo. Man vairāk, tomēr es nezinu, man tā ēdināšanas sfēra. Tev laikam jā, viss tur var ēdināšanā. Jā. Nu, bet viņi arī interesanti, tie viciki īstenībā tās receptes, un es arī pats gatavoju, skatos, tad es zinu savu, teiksim, un skatos, un man tas kaut kā piesaista, un skatos. Es kaut kādus arī tos krešus, protams, skatos, man tur metās visādi kaķīši smieklīgi, vai kāds ieskrien galvu kaut kur. Tā kā arī izkrīt, un es ņirzu, pašam ņirganāju. Un pats sev saku, tu vēl nokļūsi, ka ņirksi, ka citam sāp. Nu, tā ir. Bet smieklīgi. Tu tajā piketā biji pats Pride karogu turē, vai ne? Tevi es tur neredzēju. Pareizi, ka tu man neredzēji, bet ko tu tur darīji? Es tevi nebiju. Tāpēc tevi neredzēju. Tu mani neredzēji, tāpēc, ka es tur nebiju. Tas nozīmē, ka tu biji. Es nebiju. Nu, bet kā tu man neredzēji? Es nezinu vispār, par ko tu runāji, tā nopietni. Kad tas bija vispār, tu labi, man izstāstīji. Viņš saka, tas ķip nebija viņš ar to Pride karogu. Nu, labi, pieņemsim. Es pieņemsim, ka labi, kad tas bija Prides vispār? Ja tu baigi par viņu runā daudz. Tas pat nebija Prides. Kas tas bija? Tagad bija pat to Stambuls konvenciju. Es esmu redzējis, kaut ko visi sacepušies, tur bļāva
laivas bija ežiem, Kas? kaut kas tur bija. Tu vispār nezini, par ko tas kikiši ir? Nē. Nu, tas Nu, stāsts izstāsties, ir tā gudrās Stambulas konvencija, ko Latvijā pieņēma pirms kaut kādiem tur pāris gadiem, vai ne? Kas it kā ir pret vardarbību pret sievieti, ja? Tur visādi kaut kādas vadlīnijas, vai ne? Eiropas tur izstrādāts, vai ne? Bet par ko visi cepās, tā skaitā, piemēram, es nekad neiešu kaut kādā tur piketā un tā tālāk, jo es esmu pret to, par ko visi cepās. Tur ir aizskarts tas dzimuma jautājums. Un tur ir aizskarts jautājums par to, kas vispār ir sieviete un ko tas sociālais dzimums un tā tālāk. Un tur stāsts par to, ka nevis ir tikai bioloģisks vīrietis un bioloģisks sieviete, bet vēl tev ir sociālais dzimums. Tev var būt pimpis, bet var būt tāda dāma, ka nu tikai, ja? Un man tas kā tādam konservatīvi domājušam nav saprotams. Un pats rēcīgākais ir tas, ka tur aiziet 10,000 piketēt, ja? Un viņi kaut kādā 80% nezinu, kāpēc viņi tur ir. Jo viņi domā, ka visi te savākušies kaut kāds sievas Es to video redzēju, kaut kam prasīja, ko tu te dari? Nezinu, Tur jau spriko. Un pusē neatbildēja, kaut kas bija tāds. Jo vienkārši viņi domā, iesim piketēt, tur cīnās par sieviešu tiesībām. sieviešu tiesībām. Pastāstīja, es sapratu. Es uzskatu, paskat, kā Trumps izdarīja. Pateic, ir tikai divi dzimumi. Vīrietis, sieviete. Nu, ļoti pareizi. Viss un punkts. Tālāk tās interpretācijas, tās nevar būt oficiālās. Loģiski. Oficiāli var būt vīrietis, sieviete. Viss, īstenībā, bez variantiem. Man liekas tā, var vēl pieņemt to, ka ok, tur kaut kādas orientācijas tādas šitādas. Nē, orientācija, tas nav dzimums. Jā. Tur jau tā lieta. Es saku, tur jau tā lieta, vēl var pieņemt to. Es tāpēc saku, orientācija, tas jau katra izvēle. Pofik, mauc kā grib, galvenais nevajag afišēt. Tā jau pat īsti nav izvēle, tas ir vienkārši točs. Zini, kā galvenais jau nevajag afišēt, uzspiest kaut ko. Jā, tur jau tā bet tas, problēma. ka tu vari izvēlēties savu dzimumu, man liekas, kur mēs tagad, mēs drīz varēsim iet. Es par šitā nezināju, tā tik smalki. Mēs drīz varēsim iet ar kā karogiem. Tu zini tik daudz par to? Es nesaprotu, kas tu liens speciāli lasi, interesē tev tas? Nē, pirmkārt, TikTokā es redzēju, es TikTokā daudz ko uzzinu. Otrkārt ir tas, kad ziņas mēdz ieslēgt pasīties, kas notiekās. Tur stāsta, ka šitā te viss kā... Protams, kad piketā aiziet 10,000 cilvēku par to ziņās pasaka, loģiski, tas jau bieži nenotiek. Skaidrs. Es saku, es redzēju to laivas gāja, pikets kaut ko bļāvā, par ežiem kaut ko, tur es nesapratu. Kaut kāds sauklis viņiem bija interesants. Viņi domā... Es paskatījos, nesapratu un viss... Viņi domā, ka tie, kas negāja protestēt, tie ir par sieviešu sišanu, ko pilnīgi reāli, kāds sakars. Es esmu pret vardarbību, es domāju, ka man viss burbulis ir pret to, bet mēs jau tāpēc neiesim tā kā antiņi kaut kur piketēt, ja? Jo, nevajag, man liekas, tādas lietas, tādas, kas tad vispār ir sēts? Kas vispār ir sēts, ja tu vari iet un tur teikt to, ka tu vari izvēlēties savu dzimumu? Bet zini, labi, šitas nav par to tēmu, jā? Kur šitā? Šitā mēs par visu kaut ko runājam. Uzdod man jautājumu. Galvenais ir, tu pastāsti man labāk par to. Uzdod man jautājumu. Kur tas Slaviks paliek? Kā Slaviks ir, kur ir? Jā, bet kā viņš mirkļiem ir, mirkļiem nav? No. Tev iekšēji, kā tev vairāk patīk būt Rudolfam vai Slavikam? Kāpēc tu domāji, kāds man sakars ar Slaviku? Nē, kā tev pašam patīk? Man jau es esmu Rudolfs un viss. Tu varētu iet visu laiku, man ej taču, un teikt visiem, ej, ko tu ej, tu nahuj, un iepist vēl kaut ko, tā iemauksim kaut ko. Es gribētu arī iet un tā iet un vienu dienu šitā nomauk, kā tu vienkārši ko tu zani, vai zona, jūs picas cepjat? Nē, necepjām. Sušas! Nē. Sušas nav pirmdienas sušas. Tur ir interesanti, vai jūs picas vēdat vēl kaut ko. Kādas jums pīcas ir, piemēram, es pateiktu, es saku, mums vairāk... Es atbildēšu savu jautājumu. Vairāk 50 picām, kā viņš iedomājas, ko es sākšu saukt pīcas? Kādas jums cenas ir standarta jautājumi? Kam picām? Man tev atbildēs savu jautājumu, vai tu stāstīsi tev? Karoči, par to Slaviku tēmu ir tā, es zinu, kas ir nenormāli rēcīgi. Tas ir liela daļa cilvēku čisti domā, ka tie ir divi dažādi cilvēki. Reāli, man ir bijis, ka man ir pazīstams cilvēks, kurš tāds redzējis manu video, viņš tāds, līdzīgs, ne? Viņš tāds, bet nē, nevar būt. Es jau viņu pazīstu, ko tu smejies, viņš kāds tā nelamājās. Viņš tāds nav. Viņš tāds nav, vai ne? Un atbildot uz tā jautājumu, kā labāk patīk vai nav grūti un tā tālāk, godīgi sakot, pirmkārt tas, kad nogurst, nenormāli nogurst. Es nevaru visu laiku tā maukt, ja.
Es aizbraucu uz filmēšanu, un jānoreklamē uzņēmums, vai ne? Es tur maķi pirms maķi šitā tā, vai ne? Bet, nenormāli nogurs. Tas nav tā, es nevarētu tā. Jo man ir bijis, ka man prikola pēc man prasa, tur ķipa, kaut kāds pasākums atnāca novadi, ja? Bet nevis kā Rudolfs, bet novadi kā Slaviks, vai ne? Man tāds, vecīt, tu zini, cik tas enerģija patērēts. Un tu piekritīs, tev ir bijis kāds pasākums? Nē, es saku, nekad arī nebūs. Dargie draugi, jūs man uz pasākumiem varat dabūt kā Rudolfu, kā Slaviku, nē. Tas piesolāt miljonu, kādu valodu tad viņš runās? Par miljonu kaut šovakar. Cik ātri tas maidījās. Bet vispār es neteiktu, ka es tāds baigi pērkamais. Zini, man ir kaut kāda tā sava ideoloģija, tu man tā baigi viegli neuzpirks. Par miljonu jau uzpirktu? Atšķirībā ko? Ne jau jebko es tagad darīšu par miljonu. Nē, novadītu kā Slaviks. Nē, kā Slaviks, jā, bet tas jau ir tas ir kaut kas tāds, kas jāpiespiež. Pagaid, es izprintēšu monopolu naudiņas tev iedošu. Ko, vecīt, mums ir 10 minūtes palikušas papļāpāt. Davai. Un tā, kā tev dīs nesvīst tajā krēslā? Normāli? Ir krēsliņš, ļoti labs krēslis. Normāli, ne? Man patīk, labs, reāli. Nē, man pašam var patīk. Tas pat nav tāds, tā reklāma, bet ir labs reāli. Jā, cik tāds maksā? Česne. Zini, es no galvas neatceros, bet tas ir, man liekas, kaut kādi... Man liekas, kaut kādi 250. Kaut kas tāds. Stabils ēst. Viņš kārtīgs, viņš tāds, ka, zini, tev nav tev tabureti, vai ne? Tas ir tāds, ka tu nopērzi podkāstam, tu viņu 5 gadus. Bet zini, kur man problēma? Man 3 kaķi mājās. Viņiem patīk asināt pret visu. Jā, man ir tā, ka manā istabā kaķi netiek, tur ir atsevišķi un pārējās viņiem ir visatļautība. Un man tur aizskari jaunie jau saplēsti, visu kaut ko tie kaķi dara drausmas. Vienkārši traki viņi. Bet tā īstenībā... Nē, bet tagad jau, zin kā, tās mēbeles arī daudzas dabūt ar visādas, kas ir droši pret mājdzīvniekiem tā tālāk. Tā kā tas, tādā ziņā čil. Šitos nevar. Šitos aplēsīs, tos aplēsīs, bet varbūt dabūt arī tādu, kur viņš ķipa nevar saplēst. Kaut kāds materiāls. Speciāls materiāls, tā, ka viņš vienkārši nevar saplēst. Tā man tāds jādomā uzreiz ir. Tā. Labi, jā, tev kaķis suņi ir? Man ir kaķis. Kāds vārds? Viņš sauc Rolis. Rolis? Rolis. Man kaķis ir Rolis, un viņš ir ļoti dumšs. Ko es tev gribēju prasīt? Kas ir kaut kādi šitie tiktokeri, ko tu teici, ko tu esi filmējies kopā? Ir jums kaut kas tāds? Es daudziem esmu filmējis. Pastāst. Tā, es esmu filmējis ar Riga Nights. Riga Nights? Riga Nights, jā. Riga Nights. Tas ir, es laikam zinu. Viņš laivā sēž buhā. Jā. Tad vēl viens, kurš laivos, buhā, Uldons. Uldons, jā, tu tagad pateici, es tagad atceros, ka tu esi tur. Pagad, tu esi laivā, bet piedalījies. Vairākos, jā. Man liekas, jā, es tagad, kad tu tā saki, es tinu bildi, jā. Bet, krūts džeks, reāli pozitīvs, jautrs, nezinu, kur viņam tā enerģija reāli. Dzīvē arī viņš ir traks, liekas. Viņš jā. Crazy. Viņš jau taisa tos laivus? Taisa viss kārtībā. Jā? Vienkārši, es laikam... Viņš ir YouTube'ā laivus taisa visu laiku, konkrētos tur dienās. Tālāk, ja kas ir bijis, ar ko es filmēju, es būs TikTok, es filmēju. Stāsts, man jau interesē, ko tu tur esi, ar ko filmējies. Kas vēl ir bijis? Ar mani tu filmējies, tas tā. Jā. Atceries, mēs kādreiz pat picu filmējām. Atceries, tu proteīnu picu, tas bija tik sen jau. Tas bija pirms 3 gadiem, man liekas. Jā. Tas bija crazy. Viņa bija negaršīga, un man bija kauns tev atzīties. Karači, es arī izstāstīju. Uztaisam pīcu. Es uztaisam proteīnu pīcu, vai ne? Viņai nabi tur, garšīga. Vajadzētu palaist, es tāds, jā, vajadzētu. Un cipā visi vienojamies, palaidīsim, jā. Un es pazūdu. Ko tādu sūdu likt nevar teikt tev, nērti. Domāju, kā man izlīst? Domāju, uzbīšu un miers. Ja tu jautāji, es tevi patikšu, sūdz piceli nelaidām. Un tu tā man pajautāji, kur ir tas video, es saku, man nepatika, nepalaidu. Un viss kaut kā tā bija, vai ne? Jā. Es tev tagad droši, tu jau droši būtu varējis teikt to, ka tā pīca bija negaršīga. Jā, jo viņa negāja kopā. Man tas viņa pašam negaršoja. Ko mēs taisījām? Mēs taisījām pīcu ar proteīnu. Mēs arī domājam, sākumā kaut ko izdomāsim, kaut ko ģeniālu. Ja? Viens krēms tur bija tāds puslīdz garšīgs. Jā, kaut kāds ar riepas
salds tāds, jā. Kaut kas tas... Kokosa bāzes. Tas bija ok, jā. Ar gabaliņiem vēl tur bija kaut kāda Jā. bulviņām. Un mēs domājam, baigi uztaisīsim ķipā proteīnu pīcis, vai ne? A beigās mēs tur domājam, haļavno variantu, prosta apbērsim ar pulveri un nokošās un... Vēl bija, mēs vēl kaut kādas tur tos te gabaliņus likām no batoniņu vēl lauzām bija. Es nezinu, fuj, nestāst, man jau sūdīgi paliek jau, bet man droši varēja teikt, ka bija negaršīgi. Bija negaršīgi. Bija negaršīgi, man pašam negaršoja, tu droši varēji teikt to. Bet tu arī varēji man pateikt, ka tev negaršoja, tu jau neteici. Nē, nu es arī neteicu. Nu, redz, ja galvenais pats tu arī neteici, ka tev negaršoja. Nē, nu kā, bet kāpēc... Man saka, tu varēji droši teikt, pats jau arī neteici. Bet tev palika bumba tavā pusē, ķipa tev vajag palaist tādu, jo tu viņu, galvenais reicīgākais, tu jau pats viņu piedāvāji vispār palaist. Tev jau neviens neprasīja, es tev neteicu, davai proteīnu pīcu, palaid tagad tirgos proteīnu pīcu. Tas bija, tu jau pats teici, mēs viņu varam arī ielikt, jā, un pēc tam uztais tavs prūs gaklā. Man jau vienmēr vajag ielikt, es jau visu kaut ko varu ielikt. Nu, visādas, jā, mums arī ir silmaču picā. Es tev ko gribēju prasīt, Karočs, sorry, ka tev pārtāvs, bet tas bija man ieplānotais jautājums. No. Tās tie nosaukumi no kurienes. Reāli, īstu veču pica, tur bija, kaut kāda čuhņas pica. Nu, Karoči, tātad pēc kārtas, tātad... Paga, man te nevajag, lai tu tagad visu savus... Fiksi ātri, pirmie nosaukumi standarti. Nokopēti, nekas ģeniāls, tur piemēram tos salāmi, margaritu un tā tālāk. Loģiski, vai ne? Un tad pārējie tie krūtie nosaukumi rodās tā ēdot. Un tu paņēmi to picu bombu un pirmais kumans man bija pašam. Es parasti pats pirmais provēju un tad un es vaņemu iekošu bomba. Jā. Nu reāli tāds, es nekad dzīvē tik gardu nebiju ēdis. Nu liekas tik daudz un jūti visu. Nu reāli bomba. No tā bomba, īstu veču, nu čista tāda, tu ēt, un viņa tāda bagāta. Tā ir man mīļākā. Man arī. Īstu veču pīcis, tas ir grauzdētiem sīpoli. Un tie grauzdētie sīpoli ir tādi, dod to kādu vēl smagumu, tādu, kā pamatīga. Krepštīgumu tādu. Jā, tāda, ka pamatīga tā, garšas buķete ir. Jā. Un tu ēt, un tādas, tu jūt to gabaliņu kā īstu veču, un tas tie ceptie, un sajūta, kā īstu vecis tu vari vēst. Un visu. Okay. Labi, čuhņa kāds sakars. Čuhņa tad bija trends, ka tā, kambalas... Tas bija no tā laika? Jā. Tas bija no tā laika? Un es domāju, jā, tas ir čuhņas pizza. Tas bija ķipa vienkārši balstoties uz trendu. Jā, un tad te bieži tā man ir kaut kas, teiksim... Tralalero tas tur, tas bija saistībā. Vienā brīdī tas TikToks bija pilns ar visiem. Tralalero, tralalā, balerina. Man arī Brawl Stars pizzas ir bijušas. Kādas? Brawl Stars. Spēle Brawl Stars. Es nezinu tādu spēli. Es joprojām viņu spēlēju. Es zinu CS. Es arī spēlēju konterītī. Tā. Jā, bet konterītī baigi daudz čīteru, tev nešķiet? Nē, es CS nespēlēju. Tu tikko teici spēlē. Nē, kā, man patīk CS, bet es viņu tā ikdienā nespēlēju. Piemēram, zini, kas bija ritīgi reicīgi? Man pēc un brauc džeki, viņi man vienu vakaru uzraksta, nāksim mums spēlēt CS. Man tāds, what the fuck, kāda CS, cik nopietni? Yeah. Un viņš saka, nē, nopietni, mēs ar pēc un brauc džekiem, iesim reāli uz datorsalonu spēlēt CS. Tu kaut ko spēlē, kaut kādas izklaides? Nē, bet klausies, pagaidi, es tu izstāstīšu, bet tas prikals vienkārši, iedomājies, čaļi no reāli visi pieauguši vīrieši, precējušies ar ģimenēm, saka tagad vakarā jābrauc mums uz datorsalonu, tā kā vecais labos laikā spēlēt CS 1.6. Nē, pēc tam jau bija rītīgi grūti reāli, man patīkās, vai ne? Bet sākumā man pirmā doma tāds, ko tu kāds sakars? Ķipa kādā pasaulē mēs dzīvojam, ka tu man sauksties CS spēlēt kādā salonā. Es nezinu, ka tie saloni vēl eksistē, vai ne? Tur tik krūti bija, es aizbraucu. Uz kuru tu biji? Hyperu kaut kādu? Es neatceros, kā viņi sauc, diemžēl es neatceros, kā viņi sauc, bet jā, Karoči aizbraucu, un tur setupiņš jau viss galds, viss tur tik labi. Tas man iedvesmo. Ko es pats spēlēju? Es pats spēlēju standartiņā League of Legends, un vēl man PUBG patīk. Tās divas tādas lietas. Bet es, un zinu, ko es tagad mājās spēlēju? Need for Speed Underground 2. Labs. Tas ir tāda nostalģija vienkārši. Es tagad, kad sieva paņem bebi, man vajag pabraukt. Es spēlēju Dota 2.
Tu esi no tiem lūzeriem. League of Legends arī. Tad tu esi normāls puisis. Counter-Strike 2. Jā. Un tad tu plēsīji pārsvarā kādu NHL vai dirtu kādu gonku, rallijā veidā. Plēsīji pārsvarā visu vairāk tā neko nespēlēju. Kompjutārs. Tā bija iešanāks par? Kad pēdējais spēlēju, plēsīji kaut kad pagājušo mēnesi. Datoru arī kaut kad pagājušo mēnesi. Kas pa datumu tagad ir mums? Reizi mēnesī varbūt. Reizi mēnesī? Tā jau nav baigi bieži. Nav, protams. Bet, bet reizi mēnesī mēs ar Džekiem savācamies Zoli spēlējam parasti. Jā? Jā, mums ir sava kompānija, mēs savācamies Rīgā. Savas čukņas atkal tu brauc, jā? Brauc Zoli spēlēt uz Rīgu. Speciāli ar Džekiem apmaucu, braucu, spēlējam. Arī pokeru mēs arī pokeru vācamies, bet tur jau lielāki, vairāk jau cilvēki. Arī speciāli braucu no Gulbenes. Un man nav slinkums braukt. Un tur tā degviela aiziet, ne? Da nekas, pofīgi. Kā tev vispār pagaid, kas tev pa mašīnu tagad? Auģiks A6. A6. Ar gāzinieks. Gāze? Jā, gāze. Benzīns gāze, ķipa? Jā. Pagaid, kas tas garo pakaļ vai sedans? Sedana tipā. Sedans, uz Un olī? sanāk aptuveni turpat pakaļ man Gulbeni un vēl tur Rīgoja, ka izbraukāja precīzi 35 eiriki sanāk. 35 eiro? Jā, tas ir jau Rīgas braukāšana no visām točkām. Tev principā tev dienas peļņi tur aiziet, jā? Kaut kas aiziet, jā, diemžēl. Bet, tu nesaprati to zemtekstu, jā? Es sapratu, bet es jau tev pirms tam stāstīju, ka es... Ka tu pelni 35 eiro dienā? Nē, ka es palieku arī te pa nakti, man nav jābraukā. Pareizi, jā, tu pie kaut kādas tur jā. Nē, taču izbeidz. Tu tur vienkārši teici, es tur pat vecārīt pieguļu, jā. Nē, viņa man iedod dzīvokli. Tu tak zolīšs čals. Viņa man dod, viņas tur jau nav. Ko nozīmē dod dzīvokli? Ko tu viņai dod? Naudu. Fuj, Kas ir? Es jau par dzīvokli dodu, ne jau par kaut ko tu tur padomāji. Un ko viņa vēl tev dod? Dzīvokli un ko vēl? Visu, es viņu, kad pēdējais redzēju, pat neceros. Iedomājies. Atslēgas parasti atstāju pizzeriju, un viņa paņem no pizzerijas un viss. Starp citu, ko es tu nepieju? Kā tu vispār, kā tu vari atvērt pizzeriju, tā ir 9 stāveni? Jā. 9 stāvens pirmajā stāvā, what the fuck, kā tu vispār... Tas starp mājām ir viena māja, otra māja un tunelis. Un tajā tunelī. Viņi pat nav iekšā mājā? Nav. Tur atsevišķi kā telpa. Kā tu tur reāli tiki? Kas tur bija pirms tam vispār? Tur sanāk bija tā, ka bija sludinājums. Pārdod tunelī būdu? Nē, tur bija kā īrē, un sanāca tā, ka es nobumbelēju. Un tad, kad pienāca laiks, nevarēja atrast vietu. Tur es visu laiku gāju garām, jo blakus dzīvoju netālu un visu laiku gribēju tur tikt. Un tad es aizsūtīju SK maksas īziņu, lai numuru uzzinātu. Tur var dabūt no arhīva. No arhīva, dabūju to numuru, zvanu. Jauna dāmīte paceļ. Un tur runā, viņu saka, tur stāv noliktava viņai. Prosta stāv mantas. Drēbes, viss kaut kas tur man, reāli arī bija tur puķis, viss kaut kā puķi, vienkārši, Reāli kādām piederēja? Jā, viņai vienkārši kāds klats stāvēja. Bet kā reāli, kā viņi vispār rodas? Kurā brīdī kāds izdomā tajā tunelī kaut būdu uzcelt? Tur sanāk, agrāk kaut kāds bija kā elektro kaut kas. Viņš ir tajā mājas projektā neiet pareizi. Bija. Viņš ir mājas projektā? Jā, tas skaitās 107. dzīvoklis. Un agrāk tur bija kā elektrībai, pēc tam tur bija kaut kāda apavu darbnīca, pēc tam bijuši kaut kādi suši tur, tad tur vēl pizzas ir bijušas. Visi tur bankrotēja. 2 gadus iztur, maksimums 3 un viss. Jo tur, es saku, tur nevar klātienē strādāt, nevar jaudu uzturēt, nav elektrības. Tas ir sūdīgais. Jā, un tad tev vajag domāt visu laiku līdzi, ko tu dari, cik daudz un tā tālāk. Bet, tāpēc ir tā, kā sakās, kā ir, tā ir dzīvojama. Kā ir tā, bet, labi, lokācija krūtu, pļauniekos, tur tas viss. Tā lokācija ir ļoti smaga, es varu pastāstīt. Smaga? Man durvis vienmēr ciet pizzerijai. Vienmēr ciet, tāpēc, es zinu, jā, es braucu un bungāju. Tāpēc, ka pirmām kārtām tunelī vējš,
Visu laiku mauc, iedomājas, kāds augstums ir. Pat pizzerijas karstums nevar uzsildīt. Jā. Vasarā ir pizdāta, jā, tu atver durvis, nevajag pat kondišku slēgt iekšā. Mums ir kondiška, ja kas vasarā. Bet jūs viņu neslēdzat. Nē, vasarā slēdzam, ka baigais karstums, tad durvis turam ciet, slēdz kondišku un ir augsts superīgi. Ev parāda, kāds mums ūdens ir. Mums tūlīt beigsies pārāji. Labi. Ev nerāda firmu tikai. Ev pagriez. Ev... Pasies, kāds mums ir ūdens. Mēs esam reāli pacēlušies. Pasies, kādu mēs no tasītēm dzeram ūdeni. Es tev varu ieliet šito. Tu gribi dzert pareizi. Ko? Paga, šitas tas 4-grādīgais? Šis ir labs pats teicināja. Šitā te. Nu labi, un tur, karoči, ir bijis arī mani... Fuj, tu esi tik pretīgs, ka tu iedzer. Labi. Karoči, bet prikols tāds, fiks izstāst, ir mani arī mēģinājuši aplaupīt, tur bijis. Reāli aplaupīšanas arī mēģināju. Bet man nesanāca. Nu tas labi, es tevi tur neredzēju arī. Atkal tevi neredzēju tur. Nu, es vienkārši, labi, stāstu. Nu, vot. Un tāpēc arī jātur ciet, jo tur reāli ir... Tur ir sūdīgs rajons, reāli čista, ka tur ir sūdīgi, ja? Nu, ir trikī. Pīzdī mīklu, ja? Nu kā, nu nekas nav nopizdīts vēl. Nu, kas tad ir trikī? Nu, tāpēc arī ir durvis Tas ciet. ir tavā bailes, tavā galvā, viss ir kārtībā. Nē, ir mēģināts aplaupīt 3 reizes tev. Ko viņi grib, mīklu vai gurķīšu? Nu kā, naudu, ko tev kāds tev mīklu nav? Es domāju, ka tu āksties, es tev tur piespēlēju. Nē, okei. Ko? Cerība, ka tur ir naudas vietas. Es domāju, ko tu baigi nolapīs tāds mazs picējums. Jā, nu. Jums jau tu baigi sejas. Kas to zina, cik tur ir? Tipa neviens nezin, cik tur jau ir tādi garām visādi, un viņam jau viņiem b***sies, un viss ir bijis ar nazi reāli man pašam saskarties arī. Jā? Jā. Viņa gaišā dienas laikā vēl? Nē, tumsā, protams. Un bija, jau kautiņi, iet iekšā divi, es viņus iekšā ārā, lai iet ārā, es saku, viss mēs veramies ciet. Jā. Viņi tur sāka, sadzērušies, jā. Es saku, lūdzu, ejiet, tā. Nekā, es tad saku, bīdīt, lai piši nahu sakās. Protams, tur sanāk, sākās vārds pa vārdam logiski, ja? Un, nāc ārā, es vienu redzu, otru neredzu. Meiče, kas ar viņiem bija, saka, nē ārā, bļau man saka, tu tik nē ārā. Saka tev? Jā, tā meiče, es nezinu, kāpēc. Es saprotu, ka būs auzas, es saku, davai nāc tu iekšā. Lai viņš nāk iekšā. Viņš arī neiet. Es saku, nāc, davai, nihuja viņš neiet, es arī nē. Labi, beidzās ar to, ka man bija pasūtījumi, tad 2 jāvet. Es kā šoferis arī. Uzcepu un vedu. Es eju ar tām somām, viņi aizgāja prom kaut kur. Es ātri slēdzu un eju uz mašīnu un iet abi 2 pretim man. Es jau balončiku gāzes, sagatavojis, tā. Domāju, pirmam pūst vai gaidīju pisaku. Domāju, labi, būs pisaks, tad gan jau izturēšu. Davai, eju garām, aizgāju. Aizēju mašīnu, ielieku somas jau, iesēžu. Nē, klausies, prikoli, iesēžat mašīnā, tie atjēdzas. Tas bija tas, tie dumduki, aiziet līdz pizzeriju un tad pielec viņiem. Es aizbraucu, bet man mieras nebija. Mauc atpakaļ, izved ātri fiksi tuvās adreses un braucu meklēt viņus rokā. Pats tagad? Jā, reāli, lai viņi nevalkājas, izrunāties. Vai izkaut, kāds būtu, man pofīgi bija. Aizmaucām, braucu, sanāk, menti jau stāv. Bet pie veikala. Mums blakus tur vēl otrā tādā tunelītī, otrajā tunelītī jau ir veikals. Pārtikas. Un tie 2 sēž iekšā. Kas notika? Nazi, veikalā, aplaupīgi gribēja. Sanāk, un izsauca tos te mentus, sanāk, izsauca tā meitene, kas ar viņiem bija sieva kādam. Un viņa izsauca, viņa teica, ja tu būtu izgājis ārā, tajā mirklī, ja, būtu nazis rībās man. Tas tieši viens stāvēja ar nazi aiz durvīm, tāpēc viņa bļāva, lai neeja ārā.
Vai, traki. Tieši tā, un- Tev zvanoja, kas tev tur pīkst? Jā, pasūtījums iekrita, nezvanā. Un tāds labs nobeigums, beidzot pasūtījums iekrita. Nobeigumā. Nobeigumā. Un neuzrakstīju uz viņiem iesniegumu. Es ar Džekiem vienoju, saku, es nerakstu iesniegumu, ka, cipa jūs tur man kaut ko, jo viņi vēl tur man iemeta pudeli stiklā iekšā, visu kaut ko izdarīja. Okay. Karače. Un vienojāmies, ka viņi nerādās man acīs un viss. Un nav bijuši. Un nav bijuši, jā. Jā, cipa vīrs un vārds. Tur kaut ko sarunāt vārdā. Nē, jā, kā godīgi. Un, cipa, es neuzrakstīju, viņi arī neko. Un viss čotka. Okay. Tā. Super, super stāsts. Tādas nots mēs arī beigsim. Tad es tev varu paziņot. Jā. Paldies tev, Aiju, ka tu atnāci. Paldies tev. Un pēc šās epizodes tu esi nofiltrēts. Viss tagad gan Tagad gan es, gan skatītāji kaut ko bišķi vairāk tevīm zinu un var izdarīt savus secinājumus. Tā kā piesakojiet, nospiediet laiku, kas vēl viņam jāizdara. Jāsūta brīvdienu pizza. Ja gribat pizzu, sūta brīvdienu pizzu. Un ja kāds cits draugs redz paziņā grib, arī sūta brīvdienu Sūta brīvdienu pizzu. Visi sūta brīvdienu pizzu. Es iesaku reāli tiešām man mīļākā pizza. Tā kā droši sūtiet pizzu, piesakojiet kanālam, piesakojiet man Instagramā, jo tur varēs viesiem uzdot jautājumus vēlāk. Ja? Tā kā piesakojiet. Un tagad mēs uztaisīsim bildību, bet pagaidām čau, tiekamies nākamajā epizodē. Yeah! Vilājā! Šeit nav masku, nav lieku sienu, vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā, uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas kā augstāk, sarunas kvēl, kurš gan spēj tās apstādināt. Un tagad tu esi nofiltrēts, tev nav kur slēpties, nav kur iet. Un tagad tu esi nofiltrēts, brīvs kā vējš, ko nevar apturēt. Un tagad tu esi Un tagad tu esi nofiltrēts, brīvs kā vējš, ko nevar apturēt. Katra doma dzirksti met, te nav cenzūras, nav nekas lēts. Atver muti, jūti brīvi, te viss nekā nav šķīdī. Teikumi